Laipni lūdzam mūsu ceļojumā uz Norvēģiju, kur kalni satiekas ar debesīm, kur fjordi satiekas ar cilvēkiem. Tas ir stāsts par mūsu emocijām, par mūsu piedzīvojumiem, par mūsu redzesloku un mūsu skatu uz dzīvi. Ceļojums var sākties uz Lofotu salām ar busiņu. Labrīt no rīta. Mēs dodamies uz Islandi. Debūs no mums divi. Mēs dodamies uz Norvēģiju. Labrīt no rīta. Un mēs dodamies uz Norvēģiju. Ako, es jau esmu mazliet strādājusies, un tāpēc ir vajadzīgs atvaļinājums. Es jau sapatrojos, uz kuru pusi mēs braucam. Bet ņemot vērā par to, ka mums ir kurtkas daudz un ziemas drēbes, tad mēs dodamies laikam uz augstumu. Bet es ceru, ka mums būs Norvēģijā siltāks laiks nekā Latvijā. Vismaz tā bija Islandē. Tāpēc dodamies nākamajā ceļojumā uz 2 nedēļām uz Norvēģiju. Nu, ko mēs sākam ar tradīciju? Mēs sākam, protams, kad ar mašīnas mazgāšanu. Es sēžu mašīnā gaida, kamēr mums te viss notiekas un mazgājas. Oi! Mums ir brauciens no Tallinas uz Somiju, un pēc tam laikam mums ir mērķis Nordkaps. Es pat nezinu, kāds mums ir mērķis, jo es maršrutu parasti nestādu, to parasti stāda mans vīrs, un man atliek tikai baudīt to, kas mums ir sastādīts. Tāpēc jau mēs esam paņēmuši līdzi jau ziemas drēbes, kā vienmēr. Tās, kas mums bija Islandē. Cerams, ka tur mums arī būs silti. Nu ko, sāksim pamazām kustēties uz to Norvēģijas pusi. Es pati tur esmu bijusi pirms kaut kādiem gadiem 15, bet es esmu braukājusi pa lejas daļu kopā ar Impro. Šoreiz mēs braucam paši. Un ceru, ka būs tik tiešām patīkami piedzīvojumi, patīkams laiks un patīkams brauciens. Nolēmām Saltkrustos apstāties un nopirkt žāvētu vistiņu. Te viņam nereāli garšīgas vistiņas. Tāpēc mēs pat tāds jau esam piestājuši un jau pat ārā jau smaržonoši tās bodītes. Kā jau kārtīgi ekonomiski ceļotāji, uzpildamies Igaunijas cirklā, un šeit degviela mums ir €47, un tad jau uz prāmu prom uz Somiju.
rakstīt, nospiediet podziņu. O! Tad ko? Dodamies augšā? Man jau te patīk, klausies. Mēs esam uz Prāmja kuģa Vikingi KPRS, laikam kaut kā tāda cipar bija. Bet mazliet tāda ir apčakarela sajūta, jo tu uzkāp uz kuģa. Te barčiks, te ir kafēnīca un visa tāda te lejā tusē. Un tad tāds jūties, kāpēc mums uz Islandē tā nebija? Mūzika skan. Bet man liekas, neredzēju nevienu kafiju šeit, tikai kokteilīšu un alus un saldējums bija. Kaut kāds saldējums bija pa 2. Pārējos nepamanīju, cik bija. Mums jānoskaidro, bet tāda dzīvība, tāds tusiņš uz tā kuģi ir. Nē, te jau vienkārši atbraukt uz Somiju, pastaigāt un braukt vakarā mājās. Nekāda vaina. Te ir vēl viens klaiss, te ir arī galdiņa. Pilns ar galdiņiem. Šitas kuģis ir tāds riktīgs barčiks. Es nezinu, kā uz citiem kuģiem, bet pagaidām tāds, jā, tās vietējā mēroga kafēnīca uz ūdens. Mēs arī esam noskaidrojuši kafijas cenu, un šeit kafijas cena ir 2,50. Karstā šokolāde bija 3 un tēja arī bija kaut kā 2,80. Ļoti cilvēciskas cenas uz tā kuģi ir. Tāpēc laipni lūdzu uz kafēnīcu, kas brauc uz Somiju. Kerta kaikkiaan ja kaikki tämän liikkuvassa laivassa, kun minä itse pysyn edes härittuskin pystyssä täällä. Uskomatonta! Ja arkeenikin tavallinen, ehkä joskus liian harmaa, ikään koskaan aivan. Kädet sulle toisiin. Soimasin tietenkin, koska herrasmiehet tekee niin.
Fāzerīši par 13 eiro, ja? Labrīt no rīta, mēs esam Somijā un pa ceļam braucot uz Norvēģiju ieraudzījām ļoti interesantu degvielas uzpildes staciju. Te ir ļoti daudz zvanu. Te ir tornis, kur var uzkāpt augšā, apskatīties uz zvaniem. Un ir arī pie benzīna tankiem ir zvani un visapkārt ir zvani. Tāpēc, ja esat garām, piebraucam, apskatāmies, dosimies vairāk skatīties, kas tad tāds notiekas. Mūsu mašīnīte jau ir noparkota. Un te ir tāds tornītis ar zvaniņiem. Un nekur arī ir degvielas uzpildes stacija. Tāpat arī interesants jumtiņš ir. Šo degvielas uzpildes staciju sauc Ravintola. Ceru, ka es pareizi izrunāju. Ravintola. Es kā tā grupas santehnici, ka mēs tagad...
Te arī smuki krēsliņi ir, kur atpūsties. Te laikam arī ir kafēnīca, bērnu laukumiņš. Nu, ļoti daudz iespējas. Priekš tik mazas degvielas uzpildu stacijas. Te ir ko darīt. Braucot pa ceļam, mēs ieraudzījām kaut ko dīvainu un nolēmām apstāties. Un tās bija koka skulptūras. Šī apstāšanās vieta būs interesanta ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem. Koka skulptūrās var ielīst iekšā, atcerēties bērnību, apskatīties, kā viss izveidots. Koka skulptūras ir izvietotas pagalmā pie militārā veikala. Ar vienu roku to izdarīt ir ļoti grūti. Te
nav padomāts. Tas bija grūti. Esam nolēmuši uzpildīt degvielu vēl Zviedrijā, pirms iebraukšanas Norvēģijā. Te var tikai ar kartiņu noreiķināties. Te arī strādā supermarkets, bet apkārtne jau te izskatās vienkārši fantastiski. Jau ir kalni apkārt, blakus ezers. Esam iegājuši veikalā un apskatīsimies, kas te notiekas, kādas cenas un ko te pārdod. Tā ir, kad tu nezini, kāda ir cena, bet visi ņem, mēs mums pašiem arī jāpaņem. Un tad ņem visam netiek tādu maisiņā. Un pie kases pateiks, lūdzu, sašķirojiet katru savā maisiņā. Konfektes maksāja 10 eiro kilogramā, bet mēs varam turpināt mūsu ceļu. Mums ir pirmie Norvēģijas skati. Mēs ieraudzījām sniegu, ieraudzījām ezeru. Mēs jau sākam stāties ik pēc 5 metriem. Jā, pat mēs vēl neesam Norvēģija, vispār mēs esam vēl Zviedrijā. Bet jau sākas stāšanās. Ir tikai, ir Jāņa, tu būs mums 21. jūnijas šodien ir. Mēs esam Zviedrijā vēl. Un ezers vēl ir aizsalis. Te ir reāli ziema. Bet mēs neesam nekur augstu uzbraukuši. Bet te ir reāli ziema. Un mēs jau apstājamies, man liekas, jau 10. reizi, lai šito skaistumu bildētu. Cik te ir skaisti. Es jau esmu šito frāzi pateikusi ļoti daudz reizes. Ļoti. Te ir nereālākais skaistums.
kas mūs sagaida, es pat nezinu, bet man jau patīk. Es jau sajūtos ceļojuma režīmā. Protams, tas ceļš no Helsinkiem uz šejieni caur Somiju ir ļoti garlaicīgs. Ir tikai abās pusēs mežs un pa vidu ceļš. Un tu brauc. Ļoti ilgi brauc. Tas ir ļoti garlaicīgi. Bet tā, kad es nokļuvu šeit, tas ir to vērts. Mašīnīte stāv un mums būs jābrauc tālāk.